Latvija kā neatkarīga valsts šobrīd jau ir 30 gadus. Robeža, austrumu robeža, kas arī ir pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā, arī ir Eiropas Savienības ārējā robeža. Šobrīd par robežu infrastruktūru var runāt ļoti daudzos gadījumos, kad viņi ir, un, diemžēl, vēl joprojām ir posmi, kuras viņas nav. Diemžēl pērn ir apturēta šīs robežas infrastruktūras tālākā izbūve, nav zināms, kad viņa atsāksies. Tāpēc dienas bizness rīkoja izbraucienu, lai pārliecinotos, kāda ir šī robeža, par to, kādi ir darba apstākļi robežsargiem, par to, cik varbūt un kādi pastāv riski vienlaikus tajās vietās, kur robeža ir neaprīkota, kur viņa tāda, kāda viņa ir, kur starp robežu punktiem pēc būtības jāmet milzīgi līkumi un faktiski pastāv dažādi veidi riski. Un savukārt tur, kur viņi ir aprīkoti tā, kā tam ir jābūt, kur ir pavisam cita darba efektivitāte, arī darba apstākļi un vienlaikus lielākas iespējas pieķert tos nekodprātīgos cilvēkus, kuri mēģina pār robežai vai nu pārvest kādas preces, vai pat vēl vairāk pārvest dažādus cilvēkus. Un šī mūsu ekspedīcija arī varēsiet skatīties, kāda izstāsta šī robeža un kas no tā ir veidojies, ka kaut kas ir uztaisīts un ka kaut kas nav uztaisīts. Labdien! Mani sauc Ivars Ruskulis, es esmu valsts robežsardzes priekšnieka vietnieks dienesta organizācijas jautājumos. Valsts robežsardze šobrīd jau ir izbūvējusi valsts robežu joslu, bet pirms sākt stāstīt, kā ir gājis būvniecība, kādi ir iegūmi, es mazliet atgriezīšos pie 2015. gada, kad vēl robežu josla nebija uzbūvēta. Proti, kad robežu norīkojumam bija jāpārvietojas gar valsts robežu, jātīra pārvietošanās taka. Protams, kad pašiem bija jāizgatavo laipas, pa kurām jāpārvietojas, un bieži vien arī netika pamanītas robežu ķērsošanas pazīmes atstātās apvidū, jo robežsargiem bija jākoncentrējas uz drošu pārvietošanos, lai nenoslīdētu no laipas, neiekrist puru akacī, un protams, arī virkne citu drošības pasākumu, nemaz nerunājot par ērtucēm un tam līdzīgām lietām. Tādēļ tika pieņemts lēmums būvēt robežu joslu, un tika uzsākta robežu joslas būvniecība. Pirmā tika uzbūvēta Krievijas robežu josla ar Krievijas federāciju. Valsts robeža Latvijas Republika ir 283,6 km, un uz 2019. gada nogali ir izbūvēta valsts robežas josla 230 km garumā. Patruļu taka ir nodrošināta gar visu šo 230 km garo iecirkni. Tātad pa šo posmu mums ir gan koklaipas izbūvētas, gan šķelda, gan dabiskās grunts seguma ceļš. Tāpat arī 95,2 km ir izbūvēts žogs. Arī pāri upēm ir izbūvēti 4 piekramie trošu tilti. Palikuši neizbūvēti 53,6 km. Protams, kad izbūvēta robežu josla ir sekmējusi pārkāpumu gadījumu samazināšanos. Ko mēs esam ieguvuši izbūvējot robežu joslu? Būtiskākais ir tas, ka robežu joslas izbūve aprīkošanai ir pirmais, kas ir preventīvs raksturs. Tad ir sakārtota robeža, skaidri redzama apvidū, attur pārkāpējs no nelikumīgas robežas šķērsošanas. Robežu norīkojumi, protams, tā ļauj koncentrēties uz izmaiņu konstatēšanu apvidū. Tas nozīmē, ka koncentrējas pamatā ne jau tā kā iepriekš bija, kad domā par to, kā iziet pa robežu pašam drošībā atrodoties. Šeit mēs redzam, ka mūsu robežsargi jau pamatā komfortabli pārvietojoties ar kājām, koncentrējas uz pazīmi konstatēšanu. Īsā laikā ir iespējams apsekot garākus robežu posmus, jo pietiekošais platums, šie 12 metri un dažās vietās ir platāks, ļauj pārvietoties gan ar kvadricikliem, gan ar sniega motocikliem. Tas nozīmē to, ka ja mēs salīdzinām pārvietošanos kājnieku patruļa un patruļa ar tehniku, protams, ka šis laiks ir krietni vien īsāks. Protams, arī reaģēšana uz notikumu uz robežas jāpiemina, arī ierasties, nobloķēt pārkāpējus un aizturēt. Protams, šis laiks arī samazinās. Robežu joslas izbūve
Nodrošina arī šķērsošanas pazīmu saglabāšanu. Īpaši te jāmin arī pēdu joslas izbūvētās. Protams, kad pārkāpēji mēģināja izslaucīt pēdas, ir konstatēti gadījumi, taču mūsu robežsargi spējīgi saskatīt arī šīs izmaiņas pēdu joslā. Runājot par žogu, protams, viennozīmīgi te jāatzīmē, ka žogs aizkavē pārkāpēju pārvietošanos, jo tas ir šķērslis, kurš ir jāpārvar. Izvietot jau arī tiešā robežas tūmā tehniskos līdzekļus, kas konstatē pārkāpumu un kas ļauj mūsu norīkojumam pēc iespējas ātrāk arī pārkāpējus aizturēt. Labdien! Mani sauc Dace Loca. Esmu SIA ceļu būvniecības sabiedrība IGT būvniecības departamenta vadītāja. Šobrīd mēs atrodamies uz Latvijas-Krievijas robežas pie Kūdupas šķērsojuma. Pašlaik gan ir jūlija sākums un vasara pa lielam ir bijusi diezgan sausa. Tad mēs redzam, ka ūdens līmenis ir zems, bet ir periodi, kad šeit ir bijis 2-3 metri augstāk. Viss ir aplūdis un pa lielam pārpurojusies teritorija. Šajā brīdī mēs redzam laipu, viens no alternatīvajiem risinājumiem. Iepriekš šeit bija paredzēta caurteka, bet pārplūst viss apkārt. Mēs vienmēr zinām to īsto šķērsgriezumu. Šeit mēs esam uztaisījuši skrūpāļu laipu un esam iekonomējuši 150,000 valsts naudas. Šajā brīdī mēs atrodamies uz robežas joslas un lai nedaudz ieskicētu, kādi ir bijuši tie apstākļi, kad mēs sākām strādāt. Kā mēs redzam, ir purvainas, jo ir izveidots bebru dambis, un tādi te ir bijuši ļoti, ļoti daudz pa visu robežas joslu, un ik pa laikam mums ir nācies viņus jaukt, lai mēs nodrošinātu kaut kādu meliorācijas sistēmu, lai mums būtu iespēja strādāt, jo tiklīdz ir pārpurojies, mēs ar savu tehniku nevaram iebraukt. Tātad mums vispirms ir jāapsako objekts, mums ir tātad jānojauc šie dzīvās dabas stūrīši, diemžēl, ir jāizveido kaut kādi grāvīši meliorācijā, lai nosusinātu viss, kas ir uzpludināts, un tikai tad mēs varam normāli uzsākt darbus. Tātad tas ir milzīgs process, kurā ir jāieguldās. Tas nav tā, ka mēs atbraucam kaut kur pilsētā, sākam būvēties, tas ir tikai papīra sakārtošanas jautājums. Šeit tas viss ir daudz savādāk, kad mēs redzam to dabā. Pašlaik mēs pastaigājāmies pa skrūpāju laipu, kas ir kā alternatīvais risinājums pontonu laipai, kas bija paredzēta projektā, bet kā jūs redzat, tad ūdens līmenis pašlaik nav nekāds. Un līdz ar to mēs redzam skrūpāju laipas to pozitīvo ieguvumu, ka jebkuros apstākļos viņi ir stabili. Šajā konkrētajā vietām skrūpāļi tika dzīti pat 12 metru dziļumā, un par to netika prasīt nekādi papildus līdzekļi, jo izcenojums ir metra garumā, un ģeoloģija šeit netika nekāda veikta, līdz ar to nācām, būvējām tik, cik nepieciešams. Pašlaik atrodamies uz laipas apgriešanās laukuma, kas projektā nebija paredzēta, bet kā jau visos projektos būvniecībā vienmēr ir izmaiņas, un ar to ir jārēķinās. Un vienmēr tiek ņemts vērā lietotāju vajadzības, nevis tikai to, ko kāds ir iespējams kaut kur pie datora uzrasējis vai izdomājis. Un šajā brīdī bija skaidrs, ka laipa ir pārāk šaura, lai 2 kvadrcikli varētu izmainīties, tāpēc tika pieņemts lēmums tātad papildus izbūvēt šādus apgriešanās laukumus, kas noteikti arī funkcionāli kalpo. Mēs atrodamies vietā, kur robežas josla ir labi iekārtota ar žogu un šķeldes ceļu. Šķeldes ceļš bija viens no alternatīvajiem risinājumiem, kas projekta gaitā tika dažādās vietās izskatīts kā iespējams. Šajā brīdī šis šķeldes ceļš jau atrodas 3,5 gadi, kā redzam, veiksmīgi kalpo, izskatās labi, un pa lielam pa viņu var arī pārvietoties ar auto, kvadrcikliem. Aizmugurē mēs redzam, tā josla ir ļoti šaura un blakus ir koki. Ja šajā vietā atrastos laipa, ik pa laikam šie koki nokrīt, sabojā gan žogu, gan laipu. Tātad, ja šie koki nokrīt uz šķeldes ceļa, tas ir vienkārši novācams, nozāģējums
piegrābjam nedaudz ar grābeklīti un turpinam lietot. Kā jebkurā būvobjektā, mums ir nepieciešams veikt kaut kādas izmaiņas, un tas ir tikai normāli. Jebkur būvnieku sabiedrībā mēs zinām, ka tas ir nepieciešams, jo nevaram mēs projektētājs, kā šajā gadījumā, kur robežas josla ir pār 290 km gara, izplānot visu līdz mazākajam sīkumam. Šajā gadījumā izmaiņas tika veiktas autoruzraudzības kārtībā, sākumā apsakojot objektu, redzot, kas dabā notiek. Šajā brīdī mums ir skaista saule, bet ir brīži, kad ir uzpludinājumi, ir pārpurvojies, ir slapš, un katrs šis moments ir jāķer, jāsaprot labākais risinājums. Līdz ar to risinājums pieņēma pirms tam apsakojot objektu, un, protams, pēc tam apspriežoties gan būvuzraudzībai, autoruzraudzībai, pasūtītājiem, nosakot pasūtītāju vajadzības, pieņemot protokolētās sapulcēs lēmumus. Ja mums jārunā par šķeldas pozitīvajām īpašībām, noteikti ir jāpiemina tas, kā uzturēšana mēs varam izmantot šo šķeldas ceļu, lai piebrauktu, pieņemsim, pie pēdu kontrolas zonas. Ja mēs šajā vietā redzētu laipu, tad pāri laipai noteikti smagā tehnika nevar tikt. Šajā gadījumā smagā tehnika var braukt pa šķeldas ceļu un piekļūt jebkurā vietā. Tātad šis risinājums ir noteikti funkcionāls un, kā redzam, arī ilgtermiņa. Atbraucot uz objektu, ko mēs ieraugam? Mēs ieraugam tātad aizaugušu kaut kādu klajumu, krūmi, kaut kādi kociņi, mēs to nosaucam par apaugumu. Kādā veidā mēs orientējamies, kur tad mums ir šī robežas josla? Kaut kur ir rakstīts, tie ir 12 metri, kaut kur ir rakstīts, ka tā ir krots līnija. Mūsu gadījumā mēs orientējamies, ka tie ir vizūras, tātad stabiņi, ir noteikti valsts dienesti, kas ir ierīkojuši, kur tad ir šī robežas josla, pēc tā mēs arī vadamies. Labajā pusē ir upe, kas noteikti pavasaros stipri vien iziet ārpus saviem kaut kādiem noteiktiem krastiem. Tad visticamāk, kad tika piemērīts šīs robežas joslas, tika pieņemta šāda krots līnija. Aizmugurē mēs redzam tātad šo pārpurvojušos teritoriju. Tā ir attīrīta, lai robežsargiem būtu labi pārredzama, ir ierīkota patruļtaka, un tātad mēs nevienmēr varam pieturēties pie šiem 12 metriem, ka tas būs tas labākais risinājums un ka tas ir vienīgais risinājums. Šobrīd mēs atrodamies vietā, kur ir labi iekārtota robežas josla Latvijas pusē, un arī Krievijas pusē tiek labi iekārtota robežas josla. Nav tikai tā, ka mēs par to domājam. Šī ir Eiropas Savienības ārējā robeža, līdz ar to labi iekārtojums ir ļoti nepieciešams. Fonā man atrodas klasisks ierīkots robežas joslas skats. Tas ir žogs, kas aprīkots ar dzeloņdrātu augšā. Kopumā uz Krievijas esošās robežas, kas ir aptuveni 300 km, ir izbūvēti 100 km žoga. Tātad tā ir tikai 1/3, un noteikti, ka žogs ir tāds elements, kas vairākus cilvēkus atbaidīs, robežu pārkāpējs. Tas noteikti ir elements, kas aiztur, liek padomāt, ka šeit ir robežas josla, tālāk mums nav jāiet. Tātad visticamākais, ka būtu nepieciešams pēc iespējas vairāk šādu žogu ierīkot, un es ticu, ka arī robežsardzes vajadzībām tas būtu nepieciešams. Esmu valsts robežsardzes Ludzas pārvaldes priekšnieks, pulkvedis Valdis Jukšs, vadu pārvaldi. Pārvaldes atbildības iecirknis ir 142,9 km. Ikdienā veicam valsts robežas uzraudzību. Jā, mēs stāvam uz robežsargiem paredzētā tilta, kurš ir būvēts, lai varētu apsekot valsts robežu īsā laikā un precīzi kvalitatīvi. Viņš ir būvēts
lai varētu pārvietoties ar kvadricikliem, ar ziemas laikā ar sniega motociklu, un kā arī kainieku patruļām, gan ar suņiem, gan bezdienesta suņiem. Noteikti izbūvēta infrastruktūra ir ļoti noderīga robežsargu ikdienā, tā ļauj rēģēt saulaicīgi un precīzi piefiksēt pazīmes robežu šķērsošanas nelikumīgas. Ikdienā šis tilts tiek izmantots, mēs esam priecīgi, ka viņš ir, jo agrāk, kad nebija šī tilta, norīkojumam nācās iet līkumu, lai varētu nokļūt tai pusē. Tagad tas nav nepieciešams darīt, ir iespējams blakus valsts robežas līnijai pāriet upes pretējā pusē. Sakārtota robeža josla dot savus augļus, jo, ja mēs atskatāmies 2018. gadā, statistika bija diezgan liela. No 29 piefiksētajiem robežu pārkāpumiem bija aizturēti 96 personas, kas nelikumīgi šķērsoja valsts robežu ieceļot no Krievijas uz Latviju. Tie pārsvarā bija Vietnamas pilsoņi, kā arī pavadoņi Krievijas pilsoņu izcelsmi Čečenijā. Tad 19. gadā tā statistika mazinājās, jau bija 19 gadījumi piefiksēti, kur bija aizturēti 26 personas. Šogad ir tikai 2 gadījumi konstatēti un aizturēti 12 vietnamieši, kuri mēģināja ieceļot Latvijā nelikumīgi. Visa robeža pēc izbūves viņa ir izejama, izņemot to posmu, kurš ir vēl nav izbūvēts. Un tādi posmi mums ir 24% no mūsu robežu uzraugāmā iecirkņa. Ja mūsu robežu uzraugāmais iecirknis ir 142,9 km, un tas, protams, sarežģīja robežsargu ikdienas darbību. Robežsargiem savu darbu ir jāveic ikdienā, un mēs nevaram ilgi gaidīt. Šis robežu izbūves projekts arī plānojās 19. gada beigās nodot, bet, diemžēl, viņš septembra vidū tika apstādināts. Pagaidām uz doto brīdi visas darbības ir apstādināts. Protams, ja būtu izbūvēts tā kā ir plānots, robežsargi būtu daudz priecīgāki un varētu veikt savus dienestu pienākumus daudz labāk. Īsā laikā būtu iespējams apsekot valsts robežas joslu un konstatēt pazīmes, kas liecinātu par nelikumīgu šķērsošanu. Diemžēl šeit, pagaidām nav izbūvēts. Ceram, ka būs jābūt izbūvētām laipām, jābūt uzbērtai šķeldei, skatoties, kā bija noteikts projektā. Tā bija pēc plāna, ka 19. gada beigās būtu objekts nodots. Objekts nav nodots un uz doto brīdi darbi arī nav pieņemti. Pēc būtības izmantojam infrastruktūru, bet darbi nav pieņemti. Jā. Līdz ar to, protams, tas apgrūtina ikdienas darbu, tāpēc, ka ir jāmēro diezgan liels līkums, lai nokļūtu no vienas robežzīmes līdz otrai. Tur, kur ir izbūve veikta, robežsargs var pārvietoties pa taisno līniju. Šeit tas pagaidām nav iespējams. Šobrīd man aizmugurē ir robežas josla, kas nav ne izbūvēta, ne kādā veidā apsaimniekojama. Šāda robežas josla ir uz Krievijas un Latvijas robežas. Vēl diezgan daudz, vismaz kādi 20%, kur nekas nav izbūvēts. Visi 100% var teikt, ka ir uz Baltkrievijas un Latvijas robežas. Tas nozīmē, ka Eiropas ārējā robeža izskatās šādi. Vai tiešām robežsargi, kas pilda savus pienākumus, ir pelnījuši šāda veidā izskatu, vai viņi ir pelnījuši to, ka viņi nevar šeit pārvietoties, viņiem ir jābrauc apkārt, viņi nevar pildīt pilnvērtīgi savus pienākumus. Uzsākot būvdarbus, atbraucot uz objektu, visa robežas josla izskatījās šādi kā man aiz muguras. Kaut kur ir veikti kaut kādi darbi, ir izcirsti koki, ir novākts apaugums, kaut kur ir kaut kas veikts meliorācijas darbos, kaut kur zemes ir atsavinātas, kaut kur nav atsavinātas, bet būvdarbi bija jāuzsāk, un līdz ar to katra vieta tika apsekota,
un izdomāts, no kur ir steidzamākais posms, cik pieļauj budžets, un tādā veidā tika uzsākti būvdarbi. Ja runājam par vienkāršo strādnieku, tad jūs redziet, ka apstākļi ir ļoti traki. Mums pat nācās pie vides riskiem ietver tādu lietu kā čūsku kodieni, ērces, dunduri, apstākļi nav viegli. Ja šobrīd te ir diezgan sauss, tad noteikti ziemas apstākļos, kad ir atpušņi, palu laikā ir pilns ar ūdeni un ir jādomā, kā mēs iebrauksim ar savu tehniku, kā mēs izbūvēsim, bet nekad neesam atteikušies no šī, vienmēr ir izdarīts laikā, vienmēr esam izdomājuši un risinājuši problēmas. Pašlaik robeža izskatās šādi, vairākos punktos, tātad gan Baltkrievijas robeža, gan arī daļa Krievijas robežas ar Latviju. Un ir tā skumīgi, ka ir darbi pārtraukti, nav novests līdz galam. Mēs vienmēr esam gatavi sadarboties kā uzņēmums, esam gatavi iesaistīties dažādu lēmumu un procesu pieņemšanā. Pašlaik šis ir apstādināts un nav veikti iespējams kaut kādi administratīvie procesi, kurus, ja ir vēlēšanās un griba, tad to ir iespējams izdarīt. Ja mēs skatāmies no viedokļa, ka cilvēkiem šādos apstākļos jāstrādā, mums ir Covid-19 laiks, kurā ir iedoti papildus līdzekļi. Mēs zinām, ka ir bezdarbs paaugstinājies. Arī mums nācās savus darbiniekus, kas šajā reģionā strādā, atlaist, jo, diemžēl, mums nav skaidrs, kurā brīdī mēs kaut ko varam atsākt, vai te vispār kaut kas atsāksies. Mēs esam gatavi strādāt, mēs esam gatavi kopīgi risināt problēmas. Mēs esam priecīgi, kad būvvaldes iesaistās, ka iesaistās Būvniecības valsts kontrolas birojas. Mēs visi esam tādā būvniecības saime, kas spētu atrisināt kaut kādas administratīvas problēmas, lai mēs varētu turpināt tātad ierīkot robežas joslu, varētu atsākt būvdarbus arī uz Baltkrievijas robežas. Esam gatavi mobilizēt spēkus un pēc iespējas īsā periodā tātad arī veicinot tātad Latvijas ekonomiku, atsākt būvdarbus uz abām robežām. Izmanto šo ļaunā iebraukto ceļu, lai varētu apsekot robežai pieguļošo teritoriju. Ja ir izdzīta špūre, tad liecina par klātbūtni. Plus arī ir mums daudz tiek izmantotas klātbūtnes uztveršanas ierīces, jā. Izmantojot riska analīzi, mēs viņus novietojam nepieciešamajās vietās, kuras mums palīdz pārliecināties par klātbūtni esošajā vietā. Šī laipa tika izbūvēta ar mērķi, lai robežsargs varētu tuvāk robežai apsekot pieguļošo teritoriju. Tagad zem laipas ir sausa zeme, bet, kad to laipu būvēja, noteikti bija slapš, un ja paceltos ūdens līmenis, robežsargam būtu iespēja sausām kājām pārvietoties un apsekot valsts robežu. Tātad uz kokiem mēs varam redzēt ar dzeltenu krāsu iezīmētas atzīmes, kas nozīmē, ka šādā attālumā tātad ir atsavinātā robežas josla. Veicot apauguma tīrīšanas darbus uz robežas joslas, liederīgā koksne tika sagarināta baļķos un novietota tur, kur norādīja robežsardzē, krautnēs. Kā redzam, ir 2020. gada jūlijas, un vēl joprojām šī koksne šeit atrodas un gaida savu saimnieku. Ja mēs runājam par robežas joslas ierīkošanas projektu uz Latvijas, Krievijas robežas, tad aizsākumi jau ir meklējami 10 gadi atpakaļ. Projektēšana, plānošana, kaut kādi sākuma darbi, uzmērīšana. Tas ir ļoti ilgs periods. Mēs redzam, ka vide, apstākļi 10 gadu laikā ir ļoti mainījušies. Un kopumā 300 km garumā vide, laikapstākļi, dažādas augšas, lejas, reliefs ir pilnīgi atšķirīgs. Līdz ar to tiem, kas uzskata, ka šis nav viss vajadzīgs,
ir labi tā, kā ir. Iesaku atbraukt, apskatīties un tad novērtēt, vai tiešām tas tā ir. Robežas joslas ierīkošanas projekts pēc savas būtības ir unikāls. Kaut kas pirmais Latvijā. Iespējams, ir kaut kādas kļūdas bijušas, kas būvdarbu gaitā ir mēģināts izprast, labot, noteikti pieslīpēt, bet tas ir kaut kas tāds, ko neviens nav darījis, un ir visas iespējas darīt vēl labāk. Dienas bizness, gatavojot šo materiālu, lūdza arī komentāru no aizsardzības ministrijas, un saņēmām šādu atbildi. Ņemot vērā, ka Latvijas austrumu robeža ir arī NATO un ES ārējā robeža, aizsardzības ministrijas ieskatā tās modernizēšana ir būtiska daļa no Latvijas un sabiedroto valstu militārās atturēšanas spēju stiprināšanas. Ārējās robežas drošības stiprināšana un tās novērošanas efektivizēšana ir Latvijas sabiedrības interesēs. Tādēļ pagājušā gada rudenī ministru kabinets izskatīja un atbalstīja aizsardzības ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu par Latvijas Republikas ārējās robežas stiprināšanu. Lai gan robežu uzraudzību nodrošina un modernizācijas projektā paredzētās tehnoloģijas primāri izmantos iekšlietu ministrijas pakļautībā esošā valsts robežsardze, pērn ar finansējumu pārdali tika nodrošināts aizsardzības ministrijas atbalsts projekta pirmajā posmā.